Sveicināti! 8 vakarā jaunumi, notikumi un aktualitātes LNT ziņās. Labvakar, par visu svarīgāko stāstīs Daina Lipiniece un Andris Auzāns. Bet sākam ar ieskatu dažos ziņu tematos. Gaidāmo vēlēšanu spilgtākais duelis būs Zemgalē. Andris Čēle pret Sarmīti Elerti. Kas mainīsies Pareks bankas klientiem, kas pēc 2 nedēļām nokļūs jaunizveidotās Citadeles bankas paspārnē? Ministrijas savās interneta mājaslapās sāk publicēt savu darbinieku algu sarakstus. Bet maestro Raimonds Pauls LNT ziņām apliecina, ka konkursā jaunais Vilnis tomēr piedalīsies. Čēle pret Elerti. Tautas partijas dibinātais Andris Čēle paziņojas, ka vēlēšanās startēs Zemgalē. Tikai tāpēc, ka šajā apgabalā vienotības saraksta līderi ir Sarmīte Elerti. Šajā Saeimas vēlēšanās ir spēkā jauns nosacījums. Kandidēt drīkst tikai vienā vēlēšana apgabalā. Tādēļ visām partijām nācies pievērst īpašu uzmanību tam, kā sastādīt savus kandidātu sarakstus, lai iegūtu iespējami daudz vēlētāju balsu. Stāsta Gatis Suhoveckis. Nākamās Saeimas sastāvu prognozēt būs grūtāk, un vēlēšanas var nest lielākus pārsteigumus nekā iepriekš. Tas tāpēc, ka šogad ir spēkā jauna norma, kas atļauj kandidēt tikai vienā no 5 vēlēšanu apgabalu sarakstiem. Tas veicināja partiju apvienošanos, lai visos apgabalos sarakstu augšgalā būtu spēcīgi kandidāti. Partijām arī bija jāveic taktisks un sarežģīts uzdevums, lai izskaitļotu, kurš kandidāts kurā apgabalā spētu pievilināt pēc iespējas vairāk balsu, skaidro politologs Filips Rejevskis. Nevienmēr tas kandidāts, kurš varbūt ir visā Latvijā populārs, viņš var tik veiksmīgi nostartēt vienā vai otrā apgabalā. Viņš var tā kā pa visu Latviju smuki nostartēt, bet vienā vai otrā apgabalā viņš var tā blāvi nenostrādāt tas vilkmes efekts un nepanākt to, ka viņš ievelk, piemēram, vēl cik ir rēķinās, vai, piemēram, 3 vai 4 cilvēkus. Andris Čēle šodien atklāja, ka apzināti izvēlējies startēt nevis Vidzemē, kur viņa prāt būtu daudz izdevīgāk kandidēt, bet gan Zemgalē, jo tur vienotības sarakstā ar pirmo numuru ir Sarmīte Elerte. Vienotību pārstāv šeit Elertes kundze, kā ļoti ietekmīga politiķe, kas gadiem ir slēpusi savu faktisku atrašanos politikā zem it kā redakcionālas neatkarības un tā tālāk šiem skaistiem vārdiem. Tagad ir viņa beidzot nostājusies uz skatuves, uz politiskās skatuves, un es esmu gatavs daudz viedokļus un ļoti svarīgs Latvijas nākotnē ar viņu izdebatēt publiski. Sarmīte Elerte stāsta, ka ir gatava debatēm ar Andris Čēli, bet viņas prāt biežāk sanāks diskutēt ar politiķiem, kuru partijas ir populārākas par Andris Čēles pārstāvēto politisko spēku. Tautas partijas reitingi, kā mēs zinām, ir ļoti zemi. Par ko jūs prāt liecina šādā Andris Čēles runa? Cīņa par popularitāti. Politologa vērtējumā abu politiķu vārdu apmaiņa uztverama kā priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļa. Sarmīte Elerte uzreiz jau kā gatavojusies atbildēja, ka Čēle ir tā kā bokseris, kurš ir šausmīgi noilgojies pēc ringa, un vienkārši izskatās, ka šī sakritība, ka viņi abi divi Zemgalē, mazajā apgabalā, viņiem dos iespēju, jo šajā apgabalā noēnot savu savstarpējo dueli vispārējos kandidātus. Vienotība šodien apstiprināja kandidātu sarakstus, bet viņu konkurenti no apvienības par labu Latviju savus sarakstus vēl precizē. Plānots, ka abi politiskie spēki centrālajā vēlēšanu komisijā tos iesniegs vienā dienā, nākamā otrdien. Gatis Suhoveckis, Andris Jasinskis, LNT. Tomēr savulaik Andris Čēle ar Sarmīti Elerti bijuši sabiedrotie. Tās Čēle šorīt pavēstīja intervijā 900 sekundēm. Laikā, kad Čēle kļuva par premjeru, viņš izpelnījās laikraksta Diena atbalstu. Sadarbības forma ar Elerti un viņas tolaik vadīto laikrakstu pēc Čēles teiktām var tikt traktēta kā vienošanās. Elerti turpretī to kategoriski noraida, sakot, ka ar Dienu nekādas vienošanās nebija iespējamas. Valsts iestādes un ministrija šodien savās mājaslapās internetā publiskojušas darbiniekiem izmaksāto atalgojumu par jūniju. Pirmais algu saraksts bija pieejams Finanšu ministrijas mājaslapā. Publicēts saraksts ar 254 darbinieku vārdiem, uzvārdiem, amatu un izmaksāto atalgojumu pēc nodokļu nomaksas.
Lielākā alga izmaksāta ministrijas pārstāvjiem Briselē. Piemēram, nozares padomnieks Mihails Kozlovs saņēmis 2643 latus, bet citi ministrijas pārstāve Edīta Bērziņa 2543 latus. 7 ministrijas departamentu direktoru atalgojums bija lielāks par 1000 latiem. Savu darbinieku algas publiskojas arī ekonomikas ministrija un citas iestādes. Jau ziņojām, ka šo pavasaru Saeima pieņēma grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, nosakot, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā. Par vērienīgo datu noplūdi no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās datu sistēmas 3 darbiniekiem par 20% samazināta alga. Par nepietiekamu datu sistēmas administrēšanu un testēšanu, uzraudzības un analīzes nenodrošināšanu sodīta informātikas pārvaldes direktora, kurai alga samazināta uz pusgadu, bet 2 viņas vietniekiem alga par piekdaļu samazināta uz 3 mēnešiem. Šādu lēmumu pēc disciplināru lietas izskatīšanas pieņēmusi vidu vadība. Jau iepriekš šajā lietā 4 vidu informātikas pārvaldes darbinieki saņēmuši rājienu. Par datu noplūdi kļuva zināms februārī, kad virtuālā persona Neo, kas sevi dēvē par 4. atmodas tautas armijas pārstāvi, ik pēc pāris dienām publiskoja šajā datu sistēmā iegūtus algu sarakstus. Vēlāk policija aizdomās par datu noplūdi aizturēja Latvijas Universitātes pētnieku Ilmāru Poikānu, kurš apgalvo, ka esot Neo. Pareigas bankai līdzekļi no valsts vairs nebūs nepieciešami. Par to ir pārliecināta bankas vadība. Jau 1. augustā pilnvērtīgi sāks darboties no Pareigas sadalītā tā dēvētā labā banka Citadele, kurai eksperti paredz labas perspektīvas. Līdz ar to Pareigas vadība prognozē, ka tai nebūs nepieciešama papildu nauda, lai gan valdība šonadēļ pieļāva vēl 200 miljonu ieguldīšanu šajā bankā. Turpina Svetlana Leitāna. Pareigas banku aktīvu sadalīšana norisināsies naktī no 31. jūlija uz 1. augustu. Šajā naktī bankas labie klienti automātiski tiks pārnesti uz jaunizveidoto Citadeles banku, bet sliktie paliks Pareigstā. No vairāk nekā 300 000 Pareigas bankā paliks aptuveni 1%, jeb 3000 klientu. Taču arī viņiem nebūs sliekta iespēja izmantot jaunizveidotās Citadeles bankas pakalpojumus. Tikmēr tiem, kas pāries uz Citadeli, nav jāuztraucas ne par līgumu pārslēgšanu, nec arī par karšu maiņu. Līgumi nav jānāk nevienam pārslēgt uz banku. Tie paši līgumi būs arī spēkā pēc 1. augusta. Tāpat tās saglabāsies arī maksājumkartes, PIN kodi maksājumkartēm, internetbankas, paroles, viss pārējais, arī digifirmas paroles saglabāsies tieši tās pašas. Klientam nav jāstraucās, ka viņam 2. augustā vai varbūt pat septembrī būs joprojām uz rokas maksājumkartu, uz kuras rakstīts Pareigas bankas nosaukums. Tā būs Citadeles bankas karte un saistības klientam būs ar Citadeles banku. Arī dažādas komisijas maksas par rēķinu apmaksu un citi cenrāži paliks tādi paši. Līdz ar to klientiem mainās vien bankas nosaukums. Turklāt, kad sliktās bankas Pareigsaina būs aiz muguras, Citadele ir visas izredzes iekarot tirgus pozīcijas, pārliecināti eksperti. Šobrīd Latvijā ir tīri pieņemams brīdis, lai sāktu jaunai bankai jauna dzīve. Un šai bankai ir tāda aura tai jaunai bankai, kad viņa ir labā banka, tātad viņai nekas slikts nevar notikties, un otrs, ka viņai valsts, teiksim, atbalsts ir. Līdz šim Pareigas bankai sniegtais valsts atbalsts sasniedza nedaudz vairāk kā 1 miljārdu latu. Šonadēļ valdība noteica, ka valsts atbalsta griesti ir 1,3 miljārdi latu. Tas nozīmē, ka Pareigas un Citadele vēl varētu saņemt 200 miljonus latu. Tomēr bankas pārstāvji apgalvo, ka šī nauda ir kā rezerve un tā visticamāk nebūs vajadzīga. Šobrīd jaunizveidotās bankas mērķis esot cits – jaunu klientu piesaiste un kredītu izsniegšana. Sākotnēji plānots atbalstīt tieši mazos un vidējos uzņēmumus. Jau ir noslēgts līgums ar Eiropas investīciju banku par 100 miljonu eiro kredītu resursu piešķiršanu. Kreditēšana varētu sākties jau augustā. Mūsu mērķis izsniegt arī kredītus, lai varētu atbalstīt. Un varbūt tā doma ir, ka varbūt tās pat varētu arī pārējā Latvijas sabiedrība mācīties no šī jaukā piemēra, kad Pareigas, kas bija krīzes izmocīts un staigāja samocīts krīzē, tagad pamodīsies jaunā paskatā. Varbūt tās, kā saka, kā jauns ziediņš pavasarī uzplauks un sāks jaunu dzīvi.
Pēc ekspertu teiktā banka jau esot iepotēta uzticības deva, līdz ar to jaunu klientu piesaistē neradīsies problēmas. Turklāt Citadele atrodas labākās pozīcijās nekā citas kredītiestādes, jo tai nebūs slikto kredītu. Tāpēc darbība varētu būt veiksmīga. Protams, attīstības scenārijs būšot atkarīgs arī no bankas vadības. Svetlāna Leitāna, Sergejs Zavarotņos, LNT. Pareks pašreizējais vadītājs Nils Melngailis pēc bankas sadalīšanas darba tajā neturpinās, un jūlija beigās bankas akcionāri lems par jauniem vadītājiem Pareks un Citadeles bankai. Eksperti arī prognozēja, ka Pareks pārņemšana un sadalīšana notiekošie skandāli un izmeklēšana jaunās Citadeles bankas attīstību neietekmēs. Pēc viņa turpinājumā par šīs vasaras bēdīgo statistiku. Jūlijā vien meklējot veldzi ūdenī dzīvību zaudējuši vismaz 23 cilvēki. Arī mūsu spēkos ir palīdzēt slīkstošajiem vēl pirms ierodas glābēji. Bet kā? Par to mūsu ziņās pēc brīža. Šveices bankas Credit Suisse darbinieki iespējams konsultējuši klientus par iespējām izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tā pieļauj Vācijas varas iestādes nodokļu inspektoriem veicot vērienīgu reidu visās bankas nodaļās Vācijā. Vairāk stāsta Ivo Goldmanis. Credit Suisse ir viena no Eiropas respektablākajām bankām, tāpēc vakar notikušais reids tās nodaļās daudziem bija pārsteigums. Reidā, kas notika 13 Vācijas pilsētās, piedalījās vairāk nekā 150 nodokļu inspektori. Vācijas prokuratūra norāda, ka reida nolūks bija noskaidrot, vai zināmi bankas darbinieki ir palīdzējuši saviem klientiem izvairīties no nodokļu maksāšanas. Reida iemesls ir mūsu rīcībā nonākušais disks ar informāciju par 1100 nodokļu nemaksātājiem. Tas satur arī norādes par to, ka iespējams banku darbinieki ir konsultējuši, kā nemaksāt nodokļus. Tāpēc mēs lūdzām un saņēmām orderi, kas ļauj pārmeklēt visas šīs bankas nodaļas Vācijā. Credit Suisse pagaidām izvairās komentēt Vācijas varas iestāžu aktivitātes. Gada sākumā Vācijas varas iestādes no kāda anonīma piegādātāja par 2,5 miljoniem eiro nopirka kompaktdisku ar zaktu informāciju par tās pilsoņiem, kas nemaksā nodokļus. Lai arī šis solis izraisīja karstas diskusijas par ētikas jautājumiem, Vācijas nodokļu inspekcija lēš, ka pateicoties diskam, tai varētu izdoties atgūt apmēram 400 miljonus eiro. Ivo Goldmanis, LNT. Vizīti Krievijā turpina Vācijas kanclere Angela Merkele, kas šodien Kremlī tikās ar prezidentu Dmitriju Medveģevu. Tikšanās notika Vācijas un Krievijas uzņēmēju un politiķu ikgadējās sanāksmes ietvaros, kāda tiek rīkota jau 10 gadus. Merkeles vizītes laikā Vācija un Krievija noslēgusi virkni sadarbības līgumu miljardiem eiro apmērā. Tāpat iecerēts pārunāt pretrunīgi vērtēto Irānas kodola programmu, Afganistānas konfliktu un Krievijas attiecības ar Eiropas Savienību. Vācija ir Krievijas lielākais partners ekonomikā. 2008. gadā šo valstu savstarpējās tirdzniecības apjoms sasniedza 60 miljārdus dolāru. No Krievijas Merkele tālāk dosies uz Ķīnu un Kazahstānu. Vatikāns izdevis rīkojumu pātrināt baznīcas struktūrās atklāto pedofīlijas lietu izmeklēšanu, vienlaikus paaugstinot šādu lietu noilgumu termiņu. Līdzās virknē jauno noteikumu, kuru mērķis ir cīnīties pret pedofīlijas skandālu lavīnu, kas pēdējā laikā gāžas pār katoļu baznīcu, ieviestas arī bargas sankcijas pret bērnu pornogrāfiju. Vienlaikus jaunajos noteikumos vēlreiz uzsvērts, ka sieviešu ordinēšana Romas katoļu baznīcas priesteru kārtā ir noziegums pret ticību. Jaunie Vatikāna noteikumi sieviešu ordināciju līdz ar pedofīliju ierindo vissmagāko noziegumu skaitā. Negaidīts atradums uziets Ņujorkā zem Pasaules tirdzniecības centra drupā, kur notika 2001. gada 11. septembra terora akti. Beidzot attīrīšanas darba strādniekiem izdevies uziet kāda sena kuģa daļas. Zinātnieki lēš, ka apmēram 10 metrus garais pavadlīdzeklis izmantots, lai palielinātu Manhetenas salas platību līdz Huzonas upei 18. gadsimtā, jo tas bijis pilns ar grunti. Turpat atrasts arī vairāk nekā 40 kg smags ēnkurs. Karstais laiks jūlijā, kas tā vien aicina veldzēties ūdenī, dzīvību licis zaudēt jau vismaz 23 cilvēkiem. Mediķi uzsver, ka cilvēki bieži slīcējiem palīdzību nesniedz, bet gaida, ka to izdarīs speciālisti, un vairumā tādu gadījumu rezultāts ir neatgriezenisks. Turpina Kārlis Goldbergs, Kristapsons. Šogad atpūšoties uz ūdens, dzīvību zaudējuši jau vismaz 60 cilvēki. Noslīkušie vairumā gadījumu ir gados jauni vīrieši.
Pārgalvība un peldēšanās neoficiālās peldvietās. Šīs ir divas lietas, ko glābēji min kā galvenos cilvēku noslīkšanas iemeslus. Tajās retajās peldvietās, kur ir glābēji, noslīkšanas gadījumi ir retums. Tāpēc nepieciešams jauns dienests vasaras sezonai, kas varētu dežūrēt populārākajās līdz šim nepieskatītajās peldvietās, uzskata glābēji. Paši viņi nespēja būt visur klāt. Tas vienkārši nav iespējams nolikt pa dienesta pārstāvjiem vai pa kaut kādai laivai vai pa glābējiem tur pie katras vietiņas. Glābēji, krasta apsardze un mediķi šodien tikās Rīgas brīvostas teritorijā. Speciālisti izglītoja piekrastes pašvaldību pārstāvis un citus cilvēkus, kuri ikdienā atrodas pie ūdens. Viens cilvēks ūdenī. Mediķi norāda, ka ar slīcēja izvilkšanu krastā un ātrās palīdzības izsaukšanu vien nepietiek. Cietušajiem jāsniedz palīdzība, līdz ierodas mediķi. Šeit ir svarīgi katra minūte, jā. Un jo ātrāk ir uzsākt palīdzības sniegšana, jo veiksmīgāk ir šie gadījumi. Glābjot slīcēju, vienmēr jāizmanto kāds peldošs palīglīdzeklis. Pretējā gadījumā, cenšoties noturēt slīcēju, glābējs ātri vien pats var pakļūt zem ūdens. Cik vien drīz iespējams jāsāk elpināšana un jāpārbauda, vai cietušā mutē nav kādi svešķermeņi. Pat veiksmīgas atelpināšanas gadījumā cietušais ir jānogādā pie mediķiem, jo elpošana un sirdsdarbība atkal var apstāties. Tikai tādēļ, ka negadījuma vietā esošie cilvēki pratuši sniegt pirmo palīdzību no noslīkšanas, šonedēļ izglābti 2 cilvēki. Kārlis Golbergs, Kristapsons, Rojas Brāns, LNT. Bet īpaši glābšanas operācija šodien notikusi Vecāķu pludmalē. Pašvaldības policijas glābēji snieguši pirmo palīdzību sirmam labradoram, kurš noģības pludmalē pastaigas laikā. Kā palīdzēt savam 4-kājainajiem draugam, ja viņš ir saļimis pēc karstuma dūriena, jūs uzzināsiet jau šovakar Degpunktā uzreiz pēc LNT laika ziņām. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Krišjāņu baronu un Anglikāņu ielā varēs izmantot līdz Gaismas pils nodošanai eksploatācijā. Jau ziņojām, ka 18. jūnijā ēkā Baronu ielā ielūza grīdu un aptuveni 1200 ārzemju literatūras jaunākās un lasītāju vispieprasītākās grāmatas iekrita pagrabstāvā. Bīstamā situācijā atradās vēl ap 80 000 krātuves grāmatu, kas bija iegruvumu tuvumā. Līdz šodienai valsts uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi veica rūpīgu vairāku Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku tehnisko pārbaudi. Nolemts, ka piebūve, kurā iebruka grīda, turpmāk vairs netiks eksploatēta. Savukārt ēkām Baronu ielā un Anglikāņu ielā varētu būt nepieciešami tehniski uzlabojumi. Tomēr tās būs iespējams izmantot līdz Gaismas pils būvniecības pabeigšanai. Par to plašāk mani kolēģi runās rīt 900 sekundēs ar kultūras ministru Intu Dalderi. Straujiem soļiem tuvojas konkurss Jaunais vilnis. Latvijas pārstāvji apņēmības pilni veiksmīgam startam. Arī maestro Raimonds Pauls paziņojas, ka tomēr piedalīsies jaunajā vilnī, lai gan vēl pavasarī paziņoja par noiešanu malā. Par konkursa jaunumiem zina stāstīt Dana Albrehta un tālāk. Gada grandiozākais muzikālais triumfs Jūrmalā sāksies pēc nepilnām 2 nedēļām 27. jūlijā. Uz Dzintaru koncerta zāles skatuves kāps 17 konkursa Jaunais vilnis dalībnieki no 12 pasaules valstīm. Latviju jaunajā vilnī pārstāvēs 2 grupas – meiteņu trio Ladies Suite un puišu grupa Pēr. Pēc 48 stundām viņa konkursa norises vietas sauks par savām 2. mājām. Jau nākamnedēļ sāks mēģinājumi. Tomēr jau šobrīd Latvijas pārstāvju dzīvi pakārtot konkursam. Jāpilnveido vokāls, horeogrāfija, jādomā par vizuālo tēlu. Baumas par to, ka mums nav visi tērpi gatavi un ka neesam kārtīgi izmēģinājuši nepatiesi. Ralfam Eilandam ir tikai 16 gadi, tāpēc grupai Pēr piešķirts jaunāko konkursa dalībnieku tituls. Jau pērn viņi piedalījās konkursa atlasē, bet žūrī teica par jaunu. Nāciet nākamgad. Latvijas dalībnieki vēl nezina, kuras 3 dziesmas viņa konkursā dziedās. Dziesmu pūrs ir sarūpēts, bet organizatoru ziņā to izvēle. Lai gan konkursanti par sevi jūtas pārliecināti, konkurence, lai uzvarētu, tomēr liela. Tās izdarētas, es domāju, vienlīdz tāds pašs kā visiem pārējiem, nekas savādāk. 1/17. Vēl pavasarī pamatīgi traca ap jauno vilni sacēla maestro Raimonds Pauls, paziņojot, ka konkursā vairs nepiedalīšoties. Līdz ar to pasākumu norise bija uz jautājumu zīmes. Taču Jūrmalai jaunais vilnis ir gada centrālais notikums, kad pilsētas uzņēmējiem ir pļaujas laiks. Kurorts konkursa laikā ir pārpildīts.
Saruna rezultātā izdevies panākt, ka jaunais Vilnis no Jūrmalas neaiziet. Par katru soli mēs izprotam vairāk un vairāk, ka abām pusēm tas ir nepieciešams un ka tā ir tā īstā vieta, kur šāds festivāls varētu notikt. Un arī Raimonds Pauls nolēmis jauno Vilni nepamest. Sazvanīts Vitebskā maestro LNT ziņām šodien apliecināja, ka viņš būs konkursa žūrijā. Es domāju, ka jūs tomēr man redzēsiet tur, jā. Tādējādi maestro cer sniegt atbalstu arī pašmāju dalībniekiem. Ja mēs tur nebūsim lājumi, tad mūsiem arī diezgan grūti, jā. Tur jau tomēr divas grupas mūsējās piedalās, jā. Un tomēr pēc tās balsošanas un kā mēs tomēr viņus visus šis gadus esam savējos kaut kā atbalstījuši. Konkurss jaunais Vilnis Jūrmalā notiks jau 9. reizi. Nākamais būs jubilejas gads. Dana Albrecht un Tālda Mārtiņš, Šāns, LNT. Bet kamēr jauno Vilni un dziedātājs vēl gaidām, sporta zvaigznes un Holivudas slavenības Losandželosā vakarnakt pulcējās uz ikgadējo ESPN balvu pasniegšanu gada labākajiem sportistiem. Pasākums, ko rīko ASV sporta telekanāls ESPN, tiek saukts par sporta pasaules Oskaru ceremoniju, kurā tiek godināti labākie amerikāņu sportisti. Par gada labāko sportistu tika atzīts amerikāņu futbola spēlētājs Drew Brees, kurš apsteidza tādus favorītus kā basketbolistus Kobe Bryant un LeBron Jamesu. Savukārt labākās sportistes titulu ieguva olimpiskās zelta ieguvēja kalnu slēpošanā Lindsija Vonda. Jā, vai šādu augstu novērtējumu sportā šīs dienas startos pelnījuši arī mūsu sportisti? Sveiks, jā! Labvakar! Šīs dienas galvenie starti praktiski rīt pilnā sparā, jo Latvijas sieviešu U20 basketbola izlase piedalās Eiropas čempionāta fināla turnīrā Liepājā, bet mūsu futbola komandas aizvada Eiropas līgas kvalifikācijas spēles un vairāk par visu to sportziņās. Jā, paldies, Jāni, gaidīsim, bet karstajā laikā pērkons un lietus gāzes ir ļoti izvairīgas un prognozēt, kur un kad tās būs, ir diezgan grūti. Kāds tad ir jaunākās ziņas? Labvakar, Māri! Sveiks! Sveiki, Daina, un labvakar, Andri, labvakar, skatītāji. Nu, redz, tās prognozes tiešām grūti prognozēt, jo lietu prognozējam, un bieži vien tā nav. Bet gaisa temperatūras mūs nebeidz pārsteigt, un arī ūdens temperatūras nebeidz pārsteigt. Un mums ir dati Lielupē. Ūdens temperatūra ir sasniegusi plus 27 grādu atzīmi, un tikpat daudz gandrīz arī Daugavā. Plus 24, 25 grādu ūdens temperatūra. Savukārt Jūrmalā, gan turpat Kurzemē, gan arī tepat Rīgas jūras līdzīgai ūdens temperatūra ir plus 24 grādi. Bet sinoptiķi brīdina pilnīgi visus tie, kas atrodas Kurzemes pusē rīta dienā, jo ultravioletās radiācijas indeks būs 6, tātad atzīme 6, ko tas nozīmē, ka, ir jāizvārās no saules stariem, jālieto noteikti ir galvas segas, proti cepurs, un droši vien arī kādi saules sargi, jo saule, visai pamatīgi ir gaidām. Tātad sastā atzīme. Plašāk par laikapstākļiem jau pēc maz brīža. Laikziņās, kā jau ierasts, kolēģi. Jā, paldies, Mēr. Tad sports un laiks pēc brīža, bet mēs atvadāmies. Paldies jums, ka skatījāties. Vislabu! Neprasa izlikties vairs. Viņas tuvojas, un atlaides arī. Turpinājums sekos. Mums Latvijā ir labākais alus un skaistākās meitenes. Atklāj skaistumu, pērc Cēsu Premium 6-pakas par izdevīgu cenu un sakrāj skaistu meiteņu plakātus no visas Latvijas. Es varu paņemt internetu līdzi visur. Nav vādu, nav elektrības, bet man ir internets. Ar 3G ātrumu varu skatīties video, neko negaidot. Arī e-pasti, ziņas un šitie sociālie tīkli. Viss vienkārši strādā. Un ja jau viss strādā, lieto to arī mājās. LMT internets datorā vienkārši bez vadiem un ierīkošanas par 5 latiem mēnesī, bet pirmajiem 6000 līdz augusta beigām bez mēneša maksas. Latvijas mobilais internets. Mīlestība ir brīvība. Mīlestība ir maigums. Mīlestība sniedz komfortu. Mīlestība ir perfekta saderība. Mīlestība ir tīra. Jaunā Brown Silk Apple Hairlift sistēma maigi izrauj matiņus ar sakni, padarot tādu gludāku līdz pat 4 nedēļām. 6 lieliski iemesli, lai iemīlētos. Silk Apple no Brown. Juska veikalos lielā izpārdošana. Tikai jūlijā atlaides līdz 60%. Dvieļi no 39 centīmiem. Aizkari no Lats 99.
Jusk! Gudra izvēle! Tēti, ko tu tur dari? Es audzēju naudiņu. Kā tas ir audzēt naudu? Nu, skaties, šajā bankā atrodas mūsu nauda, bet šajā mūsu nauda augs ātrāk. Tagad es nosūtu mūsu naudu uz otru banku, bet kad tā tur izaugs, tad pati atgriezīsies uz kontu mūsu bankā. Vai mums daudz naudiņas tagad ir izaugušas? Es domāju, ka braucienam uz Disneylandu mums pietiks. Jā, es gribu arī poniju. E-depozīts LV no Norvika bankas. Nauda augs tikai īstajā vietā. Neļauj izskatam sevi maldināt. Actimel ir izvēlējušies vairāk kā miljonus Latvijas iedzīvotāju. Actimel palīdz dabīgi stiprināt organisma aizsargspējas. No 16. līdz 18. jūlijam visos veikalos IKI. Cūkas lāpstiņi 1 lats 79 centīmi kilogramā. Dzirkstošais vīns Boska Anniversary 1 lats 69 centīmi. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. IKI. Labi, labāk, lēti. Šogad Ābelē paaugstinātas procentu likmes 3 dažādos līmeņos. Izvēlies ražu. Termiņu noguldījums Ābele. Hipotēku banka. Gluži kā zieds, kas uzzied tev rokās. Tagad ik viena Naturella pakete ir kā zieds tavai ādai. Naturella ar jaunu ziedu rakstu un kumelīšu losjonu saturošām josliņām palīdz aizvadīt mitrumu un sniedz ādai komforta sajūtu. Uzziedi kā zieds. Jaunā Naturella baudi dabas labvēlību. Vasara ir labākais laiks, kad mācīties braukt. Dienas ir garas, ceļi sausi un inspektori saulaini. Autoskola Fortuna aicina būt dažādu kategoriju transporta līdzekļu vadīšanas kursus par vasarīgām cenām. Maksa par pilnu apmācības kursu sākot no 94,99. Vairāk informācijas Fortuna LV. Nāc un piesakies. Nāc un nebremzē. Prismā līdz 31. jūlijam atlaides. Sporta apģērbiem un apaviem, vīriešu un sieviešu ikdienas apģērbiem līdz 50%. Ģimenes hiperveikals Prisma. Izdevīgi iepirkties. Viss minerālūdens rasa tagad maksā par 30% lētāk. Akcija notiek Maksima tirdzniecības vietās. Atveldzējies! Īsts salds jūlijā tikai PTA sadzīves tehnikas veikalā. Neticami liela sadzīves tehnikas, īpaši saldētavu un leduskapju izvēle. Plus reāli vislielākā baltās sadzīves tehnikas izvēle Latvijā. Speciāli piemeklēti modeļi, kas visvairāk atbilst klientu prasībām. Plus īpašs piedāvājums. Tikai jūlijā. Tikai Vācijas tirguma Itālijā ražota 1600 apgriezienu Ariston veļas mašīna. Tagad par 150 latiem lētāk. PTA sadzīves tehnikas veikals, kur jūsu vēlmes sakrīt ar jūsu iespējām. Pozitīvs festivāls tuvojas! Tele2 piedāvā iespaidīgākais koncerts šogad Valdijā – Mīlsis! Pozitīvs festivālā jau šonedēļ, 16. un 17. jūlijā Salacgrīvā. Īpaši garš festivālam piešķir Cēsu alus. Atbalsta Nordea pensijas Domā pozitīvi. Garnier fruktis, Latvijas balzāms, LNT, Radio SVH, Merilds žurnāls Kas jauns, draugiem LV 1188. Pēc biļešu servis kasēs jau šodien. Uz festivālu aicinu Tele2. Cenu pļauja turpinās! Īstais brīdis iepirkties! No ceturtdienas līdz svētdienai visos veikalos Maksima melone Honeydew maksā tikai 59 centīmus kilogramā. Bet kabači tikai 39 centīmus kilogramā. Maksima par zemu cenu padomāts. Tu vēl gaidi? Mīļie brāļi un mīļās māsas, mūsu mīļie zemgalieši, mūsu novadnieki, atrodiet sevī drosmi, sadūšojieties un piedalieties tik burvīgā šovā, kāds bija Dziedošo ģimeņu šovs. Tas jums dos jaunas krāsas dzīvei, jūs iegūsiet jaunus draugus. Tā būs emocijām neaizmirstama svētdiena. Gaidīsim atlasēs arī jūsu ģimeni 19. jūlijā Liepājā, 20. jūlijā Valmierā, 21. jūlijā Jelgavā, 22. jūlijā Preļos, 23. jūlijā Rīgā. Atlases sākas tieši 5 vakarā. Ar dziedošajām ģimenēm kopā veikalu tīkls Maksima.
Labvakar LNT sporta ziņās. Šodien Liepājā sākās Eiropas čempionāta fināla turnīrs basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā. Latvijas izlases laukumā dosies aptuveni pēc pusstundas, lai spēkotos ar Zviedrijas vienaudzēm. Bet mūsu grupas pirmajā cīņā Krievija apspēlēja Ukrainu ar 79-74. A grupā šīs dienas spēles ir jau beigušās. Francijas jaunietis uzvarēja Bulgārijas izlasi, bet polietis pieveica Nīderlandes vienaudzes. Citā grupās pirmo panākumu guva Serbijas un Lietuvas komandas. Latvijas futbola klubi šovakar spēlē UEFA Eiropas līgas otrajā kvalifikācijas kārtā. Ventspils savā laukumā uzņem Maķedonijas komandu Teteks. Pirmajā puslaikā vārti netika gūti un arī šobrīd spēlē turpinoties. Rezultāts nav mainījies. Savukārt Jelgava viesojas pie Norvēģu Moldes un arī šeit rezultāts pirmajā puslaikā joprojām nav atklāts. Neskatoties uz sagrāvi spēlē pret Vāciju un neiekļūšanu pasaules kausa izcīņas pusfinālā, Argentīnas futbola federācija paziņojas, ka piedāvās izlases trenerim Diego Maradonam jaunu līgumu ar termiņu līdz pat 2014. gada pasaules kausa fināla turnīram Brazīlijā. Pats Maradona, kurš Argentīnas izlases galvenā trenera amatā tika apstiprināts 2008. gada izskaņā, plašāks komentārus par savu nākotni nav sniedzis. Tikmēr cita futbola slavenība, Davids Bekhams, noraidījis, ka viņš varētu kļūt par Anglijas izlases menedžeri un vēlreiz apstiprināja, ka vēlas atgriezties valstsvienībā kā spēlētājs. Aizvadītais fināla turnīrs bijušajam izlases kapteinim gāja secen Ahilēja cīpslas traumas dēļ, taču Dienvidāfrikā 35 gadus vecais futbolists bija kopā ar valstsvienību, rūpējoties par spēlētāju atbalstu un motivāciju. Tour de France daudzdienu velomaratona 11. posmā lielās grupas priekšgalā labākā sprintera dotības šodien finišā nodemonstrēja Marks Cavendish. Lielbritānijas riteņbraucējam šī bija trešā uzvara kādā no posmiem šogad. Kopvērtējuma galvgalī pēc šodien veiktajiem 184 kilometriem nekādas izmaiņas. Endijam Šlekam joprojām ir 41 sekundes pārsvars par Alberto Contadoru. Latvijas valstsvienības uzbrucējs Mārtiņš Karsums šo sezonu visticamāk paliks Rīgas Dinamo sastāvā un pēc neoficiālas informācijas ir jau parakstījis priekšlīgumu ar mūsu KHL klubu. Bet šovakar Mančesterā svinīgi tiek atklāts pasaules čempionāts lakrosā. Latvijas komandai pirmā spēle rīt ar Skotiju, bet vakar mūsējie pārbaudas mačā pieveic Anglijas Grand Masters vienību. Par Latvijas izlases gaitām Anglijā stāsta Lauris Lisbovskis. Vienīgo pārbaudes spēli mūsu lakrosa gvarde izspēlēja ar Anglijas izlases veterāniem Mančestras pievārtē Lady Bridge kluba laukumā, kas šeit izveidots jau 19. gadsimta beigās. Pārbaudes mačus parasti vēro arī konkurenti, tāpēc treneris Dzintars Kalniņš dažus labākos spēlētājus pietaupīja, bet citiem lika samainīt numurus. Un pat spēlējot šādās taktiskajās paslēpēs, Latvijas komanda, spītējot lietumu, pieveica rūdītās angļu lauvas ar 5-4. Latvijai ir laba komanda, ļoti ātra un fiziski spēcīga. Mēs nemitīgi izjutām pretinieka spiedienu un bieži zaudējām bumbu. Jūsu puiši spēlē patiešām lieliski un ceru, ka jums izdosies brīnišķīgs turnīrs. Pēc spēles bijušie Anglijas izlases lakrosa meistari aicināja latviešu puišus uz sendvičiem un kādu pinti alus. Par sviesmaizēm liels paldies, bet angļu brūno alu mūsējie solīja iedzert tikai pēc turnīra beigām. Kamēr Anglijas lauvas uzkavējās kluba bārā, turpat blakus vērojām citas angļu sporta nodarbes. Ļoti lielā cieņā šeit ir krikets, bet vīri gados izvēlas kaut ko mierīgāku – spēlēt bowls, jeb citiem vārdiem pēc iespējas precīzāk ripināt sfēriskas bumbas. Varbūt latviešiem der pamēģināt spēkus arī šajos sporta veidos. Lauris Lisbovskis, LNT no Mančestras. Tik daudz par jaunumiem sportā šovakar ar Laukara. Esiet sveicināti Labvakar laika ziņās. Pirms tās par laikapstākļiem, kā jau ierasts fotokonkurss, kurš mums turpinās un skatītāji tik tiešām karstums, nespēja jūs iespēdot un tāpat jūs fotografēt un tāpat sūtat mums, un tas ir ļoti jauki. Kā piemēram, šo te bildi es gribētu parādīt un priecāties kopā ar jums skatītāji Rekur Taurenīts. Tāds arī viņš ir lidojumā, un Rekur arī skaists puķis, kurām atkal esmu aizmirsis nosaukumu, bet tādas ir, un atsūtīja mums Jānis Trekteris. Savukārt vēl vienu bildi mums atsūtīja Madara Gvozde. Tā izskatās šādi Liepājas jūras piekrasti, un lai nemaz nesaka to, ka lietus Latvijā vispār nav. Rekur, piemēram, jūrā tur pamatīgi līst. Un mākoņi arī netrūkst. Cilvēki priecājas arī vakara pusē. Vai mūs gaida mākoņi turpmākajā naktī, vai lietus gaida, vai zīmeņu pērkons, vai tomēr gaisa temperatūras krietni vien augsts? Par to plašāk tūlīt pat laikziņās. Yes!
Laika ziņas piedāvā sirdsasparīns Trombo As. Mazini infarktu un insulta risku, saudzējot savu kuņģi. Pat labāk Latvijā mākoņu daudzums visai iespaidīgs ir pirms brīža līs Jūrmalā, Rīgas Jūrmalā. Savukārt Eiropas centrālajā daļā arī daudz viet nav līs un gaisa temperatūras pārsteidz ar saviem rekordiem. Un redzam to, ka turpmākajā diennaktī Latvijā debesis daudz viet skaidrosies un dienā daudz vieta būs mākoņu un Kurzemē, piemēram, ir gaidāms lietus. Bet par Latviju jau pēc maza brīža. Lielākajās Eiropas pilsētās, tas tradicionāli mums ir Madridē, Barcelonā, skatāmies to situāciju un tā mums ir sekojoša. 33, 35 grādi. Barcelonā var priecāties cilvēki, tur lietus ir gaidāms, bet gaisa temperatūra 30 grādi. Ļoti karsts būs Romā, tur spoži spīdēs saule un gaisa temperatūra 31 grādu atzīmē. Dublinā ļoti vēss un patīkams laiks, 14-16 grādi, Londonā, Amsterdamā 20-23 grādi, tur līst lietus un viņi par to var būt priecīgi. Berlīnē gan cilvēki ne, tur plus 34 grādi rītdienā, bet Baltijas valstīs gandrīz kā Spānijā. Viļņā, Tallinā 28-30 grādi un pie mums ļoti līdzīga situācija. Turpmākajā naktī putīs dienvidu rietumu puses vējš un skatāmies temperatūras. Plus 17-19 grādi debesis skaidrosies Ventspils Liepājas pusē, bet karstāks būs nakts stundās tieši tepat tuvāk galvaspilsētā ir 20-22 grādi. Vidzemē un Latgalē. Rujienas pusē redzam to, ka var arī izlaicīgi uzlīt. Tikai var būt 21-23 grādi naktī. Dienā debesis skaidrosies, spoži spīdēs saule galvenokārt Kurzemē. 26-28 grādi. Saule, nepajokam, jābūt galvas segai un, protams, arī saules sargam. Vidzemē un Latgalē tur gan mākoņu vairāk un var pat īslaicīgi uzlīt. Neteikšu, ka tas būs 100%, jo, redz, kad pasaka, tad nekas tur nenotiek. 31 grāds Daugavpilī Reizeknē. Tuvāk galvaspilsētai spoži spīdēs saule, par ko mēs esam atkal priecīgi, jo saules bildes atkal varēs būt uz acīm visas dienas garumā. 30-32 grādi, tā ir piekdiena. Sestdienas svētdien nākošās nedēļas pats sākums ir sekojoši 30-28 grādi, savukārt naktī 16-18 grādi. Ļoti karsts dienā, vidēji karsts naktī. Vislabāk, lai izdodas vakars. 7 rītā, 9 sekundēs tiekamies.